Visu svēto dienas, jeb Helovīna tradīcija pamazām iesakņojusies arī Latvijā. Lasot grāmatas un rosinot rakstīt stāstus Helovīnu gaisotni valdīja arī Skrundas bērnu bibliotēkā. Viss sākās tieši 7 vakarā, kad uz bibliotēku pie bibliotekāriem jeb raganām pa vienam saradās dažādi mošķi un briesmoņi. Raganas viņus bija ilgi gaidījuši, tāpēc sevišķi priecājās par ciemiņiem. Labvakar, mazie briesmonīši! Kad nu visi saskaitīti, turoties pie slotas, raganām jādod svinīgais solījums, ka šajā namā piedzīvotās šausmas tiks aizmirsts uz veselu gadu. Kad solījums dots, pārbaudījumi vēl nebeidzas. Bērniem jāatbild uz īpašiem jautājumiem. Piemēram, jāzina pateikt, kas parasti nepalīdz burviem. Ar doto uzdevumu visi tiek galā. Tad laiks raganu sagatavotajai maltītei. Nevar iest? Stoķē iekšā es nezinu, pa kuru vietu. Garšīgi. Kas tieši vislabāk? Vislabāk bija tie pirkstiņi un pirmais, kas bija ēdiens. Mūs baroja ar visādām lietiņām. Vēmekļi vispār. Visāk bija saspļauti un kompotu mums deva. Šausmīgāk nevar būt. Te nu gan jānomierina skatītāji, ka iedomāties poēdienu bija augļu salāti, cepumi un dažādu formu saldumi. Pēc tādas maltītes laiks izstāstīt citiem savus poku stāstu, un tumsā baisi paliek nevienam vien. Pa viņas acīm līda zilas fabulas, pa viņas deguna līja ārā zaļš šķidrums, kas ieticēja viņai mutē. Un tad es ieraudzīju seju, bālu, acu dobumi tukši, bet lūpas sarkanas, no kurām nopila asins lāse. Tā bija mana asins lāse, no mana pirksta. Bērnu stāsti bija gana baisi un šausminoši. Anna Bilbāna ir cītīga bibliotekas apmeklētāja un šausmu grāmatu lasītāja un zina, kādam ir jābūt labam spoku stāstam. Tādam, kad viss bļauj un bailiet mājās pēc tam ir. Man māsa jau viņi atklausījās cik tur reizi, bet arī vienalga katru reizi sabijās. Īpaši stāstu par godu Skrundas bibliotekārai Ingai bija sarakstījusi Ance. Visi no Domas un Zirnekļu pilsētas cilvēki bija šeit. Blāds, bumbla, dāts, mikrofons uz zemes aizskar saplēsti, it kā kaķis būtu uz tiem kāpelēs. Baidieties! Ko gribēja bibliotekārai novēlēt, ka tādu pasākumu rīko. Kā tev likās, viņām patika? Jā, nevarēja aizmigt. Mums bija tā dīvaini lasīt šos stāstus. Ja? Pašlaik bērniem ir tāda tendence rakstīt ļoti asiņainas stāstus. Ja? Un tas man pat mazliet tā biedē. Gribējās kaut ko mazliet tādu maigāku, tādu mierīgāku, ja, pārdomātāku vairāk. Ja? Bet es domāju, ka nākošajā gadā būs labāk. Mēs šito tradīciju paturpināsim. Pēc stāstu nolasīšanas ar mazu raganu slotiņu tika balsots par labāko šausmu stāstu un noteikti uzvarētāji. Lai iedvesmotu nākamā gada šausmu stāstu rakstīšanai, visiem bērniem tika izsniegts katram piemeklēts grāmatas. Derēs? Pēc pasākuma bērni atzina, ka vakars bibliotekā pavadīts patiešām interesanti. Šausmu stāstos ieklausījās Aivi Temerberga, Olafs Perševics, Skrundas televīzija.